nacionālos stendus. To taujājām Ņinai Verhovstinskai, kura tradicionāli rūpējas par Latvijas eksponentiem. 12 gadus mēs organizējam Latvijas delegācijas dalību, un beidzot pēc 12 gadiem mēs saņēmām tādu ļoti vērtīgu balvu. Latvijas nacionālais stends ir vislabākais šajā izstādē. Bet ko mēs varētu mācīties no citu valstu stendiem? Es domāju, ka mums vēl vajag pilnveidoties, tāpēc, ka pirmkārt mums ļoti trūkst finansu līdzekļu. Mēs cenšamies, kā mēs varam, bet tas nav pietiekoši. Gribētos, protams, modernākas konstrukcijas. Arī gribētos aicināt mūsu dalībniekus, lai viņi taisa spilgtākus stendus. Tā divos vārdos es tā varu pateikt. Protams, visu atrisina tikai finansu līdzekļi, jo mums nav pietiekoši priekš tādas lielas ekspozīcijas. Kas ir tie uzņēmumi, kuri reizi no reizes piedalās šajās izstādēs, un vai tam ir arī atdeve? No 97. gada pastāvīgi piedalās Kompas tranzīts, Alpu centrums, Sungates, Latvijas dzelzceļš, tas ir vislielākais uzņēmums, Latvijas ostas. Un teikšu tā, pārējie tā mazliet mainās. Katru gadu mums ir jauni klienti. Šogad vislielākais stends – 243 metri. Vakar es dzirdēju no vienas kompānijas, kur piedalās pirmo reizi, tādu viedokli, ka viņi var jau tagad strādāt 2 gadus. Uz tā pamata, ko viņi vakar noslēguši droši vien kaut kāds līgums.